Misión con acento. Mission with an accent. Mission mit Akzent. Misija s akcentom. Missão com sotaque. 带口音的使命。 Misija ar akcentu. Labdien! Esat sveicināti raidījumā Misija ar akcentu. Šis ir Draudžu pavērošanas misijas veidots raidījums, un ar jums studijās šodien esmu es, Aivars Treimans. Iepriekšējā raidījumā mēs aplūkojam, kāpēc dibināt draudzes, jaunas draudzes. Un šai otrajā mūsu sesijā, tā varētu teikt, mans mērķis ir apskatīt dažas no būtiskas veselības draudzes rakstura īpašībām. Un tā ir tieši tāda draudze, kādu mēs vēlamies dibināt. Vispirms mēs atklāsim 5 svarīgas veselīgas draudzes īpašības, un tad 5 galvenās funkcijas. Un īpašu uzmanību vērsīsim vadībai, kāda ir nepieciešama, lai mums būtu veselīga draudze. Veselīgas draudzes 10 pazīmes. Un kāda tad ir veselīga draudze? Katrs no mums ienes draudžu dibināšanas apmācībā bagātīgu pieredzi darbā ar draudzēm, un ar ko mēs varam dalīties kopā ar jums. Šī moduļa fokus ir palīdzēt jums aprakstīt veselīgas draudzes pazīmes un to, kas nepieciešams, lai izveidotu veselīgu draudzi. Un šodien mēs apskatīsim 10 īpašības, kuru draudžu pavērošanas misija uzskata par būtiskām veselīgas draudzes pazīmēm. Un pie lielākās daļas no šiem principiem mūsu apmācībā mēs atgriezīsimies arī vēlāk un padziļināti. Un šodienas mūsu mērķis ir sniegt jums pārskatu par šīm īpašībām un funkcijām. Tātad 5 veselīgas draudzes elementi. Pirmais elements, par ko mēs runāsim, tas ir skaidrs redzējums. Un kas tad tas ir skaidrs redzējums? Vienkārši definīcija varētu būt šāda. Skatīties nākotnē, un redzēt, ko Dievs vēlās darīt caur tevi, lai īstenot savus pestīšanas mērķus. Un redzējuma nozīme, tas ir skatīties nākotnē, lai skaidrā prātā, priekšstatā redzētu, ko Dievs vēlās darīt caur tevi, caur mani, lai sasniegtu savus pestīšanas mērķus. Un padomāsim, kādu draudzi Dievs mūs aicina veidot. Kāda tā būs un ko tu darīsi? Taču būtu nozīmīgi zināt, kādi tad ir šie 3 galvenie elementi, ko nosaka redzējums. Pirmais būtu Dieva vārds, ko raksti saka par draudzes būtību un mērķiem. Cilvēks, dibinātāja aicinājums, dāvanas, pieredze un personība. Un konteksts. Konkrēts iezīmes, vajadzības, izaicinājumu un iespēja tādā vietā, kur tiks veidot šī jaunā draudze. Un otrais būtu pilnvarojoša vadība. Un pilnvarojoša vadība ir tāda vadība, kas uzticās citiem un piešķir viņiem pilnvaras pieņemt lēmumus. Pilnvarojoša vadība rada atbildības sajūtu un impulsu strādāt kopā, lai sasniegtu mērķi. Un šai brīdī es lasīšu jums rakstu vietu no Efeziešiem 4. nodaļas 11. līdz 16. pantam. Viņš arī devis citus par apostuļiem, citus par praviešiem, citus par evaņģēlistiem, citus par ganiem un mācītājiem, lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam, Kristus miesai par stiprinājumu, līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienotību Dieva dēla ticībā un atziņā. Īsta vīru briedumu, Kristus diženumu, pilnības mēru, tad mēs vairs nebūsim mazgadīgi bērni, kas cilvēku viltus spēlē, viņu viltīgās rīcības piekrāpti, tiek šurpu turpu svaidīti, padodamies katram mācības vējam, bet patiesi būdam mīlestībā, visās lietās pieaugsim viņā, kas ir mūsu galva, proti Kristus. Viņā visa miesa kopā saturēta un visādām palīgsaitēm vienota, patstāvīgi auga, pēc tās spējām, kas katrai viņas daļai dotas, kļūdam ar vien pilnīgāk mīlestībā. Un 3 galvenās sastāvdaļas pilnvarojošai vadības procesam ir apmācība, draudžu dibināšanas komanda
nodrošina ar nepieciešamām zināšanām un rīkiem, kas viņiem nepieciešami. Iedrošināšana. Palīdzēt un atbalstīt komandas locekļus, kad viņi veids pasākums, lai pildītu savu kalpošanas pienākumus. Un trešais – atbrīvošana, dodot komandas locekļiem brīvību, pieņemt lēmumus, uzņemties atbildību un reizēm pat ciest neveiksmi, jo viņi pieaug savās spējās un gūst pieredzi. Un Džons Maksvels šī gadījumā ir teicis, līderis ir tas, kurš zina ceļu, rāda ceļu un iet pa to. Un trešais punkts, ko mēs apskatīsim, tā ir mobilizēta miesa, atbilstoši garīgajām dāvanām. Un kas tad ir mobilizēta miesa? Pieeja, kurā kalpošanas pienākumi tiek sadalīti atbilstoši garīgajām dāvanām. Un ir balstīta uz pārliecību, ka piešķirot dažādas dāvanas, Dievs ir visiem locekļiem devis. Dievs pats ir noteicis, kuriem ticīgajiem ir dodama priekšroka konkrēta darba veikšanai. Un rakstvieta šai kontekstā romiešiem 12. nodaļa no 3. līdz 8. pantam. Tad nu es ieteicu ikvienam starp jums tā žēlstības vārdā, kas man dot. Netiecieties pāri noliktiem, bet centieties sevi apaldīt saskaņā ar to ticības mēru, ko Dievs katram piešķīris. Jau kā mums vienā miesā ir daudz locekļi, bet ne visiem locekļiem ir vienāds uzdevums. Tāpat mēs daudzi kopā esam vienā miesā, Kristo, bet savā starpā mēs visi esam locekļi. Kad nu mums pēc piešķirtās žēlstības ir dažādas dāvanas, tad lai tās, ja tās ir praviešu spējas, izpaužās saskaņā ar ticības mēru, kalpošanas spējas kalpošanā, spējas mācīt mācīšanā, pamācīšanas spējas pamācīšanā, kas dod no sava, lai to dara vientiesīgi, kas valda, lai dara to rūpīgi, kas strādā žēlsirdības darbu, lai dara to ar prieku. Un kad mēs kalpojam savu garīgo dāvanu jomā, tās parasti darbojās nevis savā spēkā, bet svētā gara spēkā. Tādējādi cilvēks var paveikt tādus darbus, ko mēs savā spēkā nekad nespējam izdarīt. Un 3 padomi, kā izmantot šīs dāvanas, mācīšana, pamācīt un atklāt viņu dāvanas, uzticēšanās, uzticēt viņiem kalpošanu saskaņā ar viņu dāvanām un uzraudzību. Viņi saņem vadību un konsultēšanos savu dāvanu lietošanā. Skatītāji sēž un vēro, bet mēs esam aicināti lietot savas garīgās dāvanas un patstāvīgi kalpot. To neesmu teicis es, bet to teicis Čārls Stenlijs. Un kā 4. punkts, tā ir resursu pārvaldīšana. Pārvaldība ir materiālo un finansiālo dāvanu izmantošanā, Dievu valstībā, darbā, draudzē un tās sabiedrībā ar gudras pārvaldes palīdzību. Un 4 resursu veidi. Laiks. Brīvprātīgi kalpot dažādos veidos. Manta. Ziedot finanses un citas materiālos resursus. Piemēram, pārtiku pat no sava dārza. Talanti. Izmantot iegūtās prasmes un apmācību. Templis. Nodrošināt tikšanās vietu komandas sanāksmē vai jaunas draudzes dibināšanai. Un ziniet, mēs esam cilvēki, un reizēm, kad mēs sākam runāt par šo tēmu, par resursiem, tad mums pārsvarā nāk galvā naudiņa. Bet Dievs runā arī par šīm citām lietām, par laiku, par to, kas tev pieder, par talantiem, par templi. Un ir tāds Karls Luis, kurš ir teicis, es nedomāju, ka var noteikt, cik daudz mums vajadzētu dot. Es baidos, ka vienīgais drošais noteikums ir dot vairāk, nekā mēs varam atļauties. Un kā 5. punkts, pa kur es vēlos šodien jums teikt, saistība starp tekstu un kontekstu, jeb Dieva vārda pielietošana sabiedrībā,
vietā, kurā mēs dzīvojam. Veselīgas draudzes sludina ko? Mūžīgā Dieva vārda patiesības. Bet ņem vērā tās kontekstu, kur mēs atrodamies. Geogrāfisko atrašanās vietu, sociālos un ekonomiskos faktorus, kultūru un citus faktorus. Un šajā sakarā es jums vēlētos lasīt no 1. korintiešiem 9, no 19. līdz 23. pantam. Jo nebūdams atkarīgs ne no viena, es brīvprātīgi paliku visiem par kalpu, lai pēc iespējas daudzus mantotu. Jūdiem esmu tapis kā jūds, lai mantotu jūdus. Un tiem, kas zem bauslības, es esmu tapis kā tāds, kas stāv zem bauslības, pats nebūdams zem bauslības, lai mantotu tos, kas stāv zem bauslības. Tiem, kas bez bauslības, esmu tapis kā tāds, kas bez bauslības, kaut patiesībā nebūdams bez Dieva bauslības, bet stāvēdams Kristus bauslībā, lai mantotu tos, kas bez bauslības. Vajātajiem esmu tapis kā vājš, lai mantotu vājos. Visiem esmu tapis viss, lai katrā gadījumā kādus izglābtu. Bet to visu es daru evaņģēlija dēļ, lai man būtu daļa pie tā. Labā vēsts par Jēzu Kristu nemainās. Taču mainās gan cilvēki, kuriem mēs sludinām, gan arī metodas, kā šo vēsti izplatīt. Lai uzturētu veselīgu līdzsvaru savā pieejā, mums ir jāuzdod 3 jautājumi par svētajiem rakstiem, kurus mēs mācam un sludinām. Vēsture. Ko šis teksts nozīmēja tās sākotnējā kontekstā? Sākotnējam klausītājam. Tas var teikt pirmajam klausītājam, kam šie raksti ir rakstīti. Otrais. Kultūra. Ko šis teksts nozīmē mūsu kalpošanas kontekstā. Un dzīve. Kā mēs šajā nedēļā varam praktiski pielietot šo tekstu savā dzīvē un draudzes dibināšanas kontekstā. Kā mēs varam pielietot Dieva vārdu tagad, šeit, savā dzīvē. To, ko Dievs mums atklāja caur rakstiem. Mēs apskatījām 5 veselīgas draudzes elementus, un tagad mēs apskatīsim 5 veselīgas draudzes funkcijas. Un pirmā funkcija – tā ir evaņģelizācija. Draudze pasludina labo vēsti, vēsti par Jēzu Kristu, gan darbos, un aicina arī cilvēkiem būt daļai no Dieva valstības. Un Filipiešiem 2. nodaļā, no 14. līdz 15. pantam, ir teikts šādi vārdi. Dariet visu bez kurnēšanas un šaubīšanās, lai jūs būtu nevainojami un šķīsti, nepeļami Dieva bērni sabojātās un samaitātās pasaules vidū, un tanī mirdzētu kā spīdekļi pasaulē. Un apostuļu darbos 5. nodaļā 42. pants skan šādi. Un viņi nemitējās templī un pa mājām ikdienas mācīt un sludināt Jēzu Kristu. 3 evaņģelizācijas veidi. Aplūkosim iepriekš minētās rakstu vietas, vēlreiz atcerēsimies, ja? Un kas tur ir teikts? Klātbūtne, sludināšana un pārliecināšana. Un par pārliecināšanu ir apostuļu darba 19. nodaļa, 8. pāns, bet viņš iegājis sinagogā, atklāti sludināja 3 mēnešus, sarunādamies un pārliecinādams par Dieva valstību. Tātad būtiskākais draudzes izaugsmes priekšnoteikums ir tas, lai vietējā draudze koncentrētu savus evaņģēlija centienus. Jautājums uz ko? Uz kristiešiem vai uz nekristiešiem? Protams, uz nekristiešu jautājumiem un vajadzībām. Otrais punkts šeit ir māceklība. Un kas tad ir māceklība? Māceklība ir viena kristieša tikšanās ar vienu vai vairākiem citiem kristiešiem, lai iedrošinātu viņus garīgi augt un vairāk līdzināties Jēzum. Un 2. Timoteja 2.2 teikts, un ko tu esi dzirdējis no manis daudziem lieciniekiem klāt esot, to cel priekšā uzticamiem cilvēkiem,
kas būtu noderīgi mācīt atkal citus. Saskaņā ar Džima Putmena un Bobija Harringtona grāmatu Mācekļu maiņa ir 5 vispārējas pārmaiņas, kas ir nepieciešams mūsu domāšanā, lai veidot mācekļus, kas veido mācekļus. Atkārtošu, lai veidot mācekļus, kas veido mācekļus. No aizsniegšanas uz veidošanu šī pārēja tā, ka kāds tiek aicināts lūgt lūgšanu, uz aicinājumu uzņemties savu krustu ikdienas un sekot Kristum Jēzum. No informēšanas uz aprīkošanu šī ir pārēja no cilvēka piepildīšanās ar informāciju uz to, lai dotu viņam instruments mācekļu veidošanā, no programmas uz mērķi. Šī pārēja ir atteikšanās no savstarpēji nesaistītām aktivitātēm draudzē un apzinātu mācekļu veidošanu. No aktivitātēm uz attiecībām. Šī pārēja no pasākumiem uz personisku iesaistīšanos citu cilvēku dzīvē. Un no uzkrāšanas uz izplatīšanu. Un šī ir pārēja no pūļu pulcēšanās uz Kristus miesas izplatīšanu sabiedrībā, lai darītu tos par mācekļiem. Un 3. punkts ir kalpošana. Un kalpošana ir draudzes loma būt par sāli un par gaismu šai pasaulē. Un Mateja evaņģēlijā 5.16 teikt tādi vārdi. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūs labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Marka 10.45, jo arī cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu un savu dzīvību atdotu par atpirkšanas maksu par daudziem. Tātad draudze atsaucās uz cilvēku vajadzībām Kristus vārdā un aicina tos kļūt par viņa mācekļiem. Ir acīm redzams, ka Jēzus savas publiskās kalpošanas laikā gan staigāja, mācīdams, sludinādams, gan gāja apkārt, labu darīdams un dziedinādams. Līdz ar to evaņģelizācija un sociālās rūpes ir bijuši cieši saistīts viena ar otru visā draudzes vēsturē. Un ziniet, kristieši bieži vien iesaistās abās aktivitātēs, pilnīgi neapzināti, nejūtot vajadzību definēt, ko viņi dara un kāpēc. To saka Džons Stots. Un 3 veidi pieeja kalpošanai, ko draudze var attīstīt sabiedrībā. Kalpošana kā draudze, klātbūtnes rezultāts. Kalpošana kā tilts uz draudzi un kalpošana, kas pavada draudzes kalpošanu. Ziniet, draudzes locekļi palīdz nest cits citu nastas, parādot mīlestību un Kristus līdzjūtību. Un šis jau ir 4. punkts. Tā ir sadraudzība. Draudzes locekļi palīdz nest citu nastas, parādot Kristus mīlestību un Kristus līdzjūtību. Un apustuļu darbos 2:42-47 teikt šādu vārdu. Un viņi bija uzticami sadraudzībai. Viņi pārdeva visu savu mantu un savus īpašumus un izdalīja visiem, kā kuram vajadzēja. Dienu no dienas tie vienprātīgi pulcējās templī, bet mājās tie lauza maizi un kopā ēda līgsmībā un sirds vienkāršībā. Un, ziniet, dažādi pētījumi liecina, ka veselīgām un augošām draudzēm vidēji ir ievērojami augstāks mīlestības koeficients nekā stagnējošām vai panīkošām draudzēm. Un patiesība praktiskai mīlestībai piemīt šis spēks, tāds magnētisks spēks, kas pievelk, kas ir daudz efektīvāks par dažādām evaņģelizācijas programmām, kuras galvenokārt ir atkarīgs no vienkārši vārdiskas komunikācijas.
Un 3 patiesas sadraudzības elementi. Pirmais – mīlestība. Sadraudzības saites nostiprinās, ja mēs izrādām mīlestību viens otram praktiskos veidos. Tostarp dāsnumā, viesmīlībā, līdzjūtībā un sirsnībā. Žēlsirdība. Sadraudzības saites tiek stiprinātas, kad mēs viens otram izrādām žēlastību, pieņemot labāko, neņemot vērā pārkāpumus, laipni runājot un piedodot viens otram. Un patiesība. Sadraudzības saites tiek stiprinātas, kad mēs viens otru iedrošinām, pamācam, pat labojam un izsakam rājienu, kad tas ir nepieciešams. Un kā 5. elements, tas ir iedvesmojošs dievkalpojums. Draudzes sanāk kopā kā Dieva ģimene, lai sastaptos ar Tēvu, pielūgsmē, grēku nožēlā un pateicībā. Lai nodotu sevi kalpošanai un lūgšanai. Un Kolosiešiem 3. nodaļā 16. 17. pantā teikt šādi vārdi. Kristus vārds, lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un paskubiniet cits citu visā gudrībā ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām, žēlastībā dziedādami savās sirdīs Dievam. Un visu, ko vien jūs darat vārdos vai darbos, to visu darat Kunga Jēzus vārdā, pateikdamies Dievam Tēvam caur viņu. Un tādi 3 nozīmīgi iedvesmojoši dievkalpojuma elementi. Kas tad tie ir? Tā ir slavēšana, tā ir klātbūtne un tā ir sludināšana. Un vai dievkalpojums ir iedvesmojoša pieredze katram tās dalībniekam? Mēs varam uzdot sev šo jautājumu. Šis ir aspekts, kas skaidri atšķir veselīgas draudzes no tām, kas tās tādas nav. Var teikt, dzīva un mirusa draudze. Un tā kā cilvēki šo iedvesmu piedzīvo dažādās veidos, nav labo vai sliktu modeļu vai formu. Mums ir vajadzīgas dažādas draudzes ar dažādiem kalpošanas stiliem, kas kalpo plašai sabiedrībai, dažādiem cilvēkiem, kas ir šai mūsdienu pasaulē. Un Džons Ortbergs ir teicis tādus vārdus. Man ir nepieciešams pielūgt, jo bez tā es zaudēju brīnumu un pateicības izjūtu un virzos cauri savai dzīvei ar aizsietām acīm. Un šodien mēs apskatījām veselīgas draudzes 10 pazīmes. Atgriezīsimies pie tā. Skaidrs redzējums, pilnvarojoša vadība, mobilizēta miesa atbilstoši garīgajām dāvanām, saistības starp tekstu un kontekstu, jeb Dieva vārdu pielietošana, evanģelizācija, māceklība, kalpošana, sadraudzība un iedvesmojošs dievkalpojums. Un katru šo punktu mēs mūsu raidījumu turpinājumos izskatīsim plašāk. Šis bija tāds mazs ievads. Un šī raidījuma noslēgumā es gribu teikt tādus vārdus. Dievs mums ir uzticējis varanu misiju šeit uz zemi. Būt par gaismu, par sāli, par tiem, kas iet un pasludina Dievu vārdu, kas runā gan laikā, gan nelaikā. Bet tajā pašā brīdī mums ir vajadzīgs šis garas spēks, ko Dievs mums dod, lai mēs varētu iet un darīt viņa darbu. Un šodien, kad mēs dzirdam viņa vārdu, kad viņš mums aicina, neapcietināsim savas sirds, bet atsauksimies Dievu aicinājumam. Iet, kalpot, darīt par mācekļiem, sludināt viņa vārdu, teikt par to, cik viņš ir labs, ko viņš ir darījis mūsu dzīvēs, no kādas bedres viņš mūs ir izvilcis
un nolicis savā gaismā, darīs par Dievu bērni un devis šīs mūžīgās dzīvības apsolījumu. Tā kā klausīsimies, ko saka tas kungs mums, katram personīgi, katram individuāli, jo tas, ko viņš saka, tas ir labs un mums vajadzīgs. Un paļausimies un būsim dzirdīgi Svētā gara balsī, kurš šodien saka, tad, kad dzirdat manu vārdu, neapcietiniet savus sirdis. Šis bija raidījums Misija ar akcentu, ar jums studijā bija es, Aivars Treimans. Esiet svētīti, Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un Svētā gara sadraudzība, lai ir ar mums visiem. Amen. Misión con acento. Mission with an accent. Mission mit Akzent. Misija с акцентом. Missão com sotaque. 带口音的使命。 Misija ar akcentu.